Esiet sveicināti podkāsta Balance klausītāji un skatītāji. Šeit atkal un joprojām es, Kristīna Zandogļieta, uzturzinātniece un certificēta fitness trenere. Un šodien mums ir īstenībā tāda interesanta tēma, ļoti neparasta tēma. Man liekas, tas ir lietas, par kurām cilvēki parasti nerunā. Un, ja runā, tad runā ļoti klusi, bet man liekas, ka par to ir vairāk jārunā, jo tas skar ļoti daudz cilvēkus. Un, ko tad mēs te garos ievados? Šodien pie manis ciemos ir ārsta rezidente ginekoloģijā un dzemdniecībā, nāves dūla un dzemdību dūla apmācībā Dora Rinkus. Čau! Čau! Un šodien mēs tur ļoti daudzas specialitātes un ļoti daudz lietas, kuras tu mācies un māci arī citiem, bet es tev aicināšu šoreiz tieši kā nāves dūlu. Un šodien mēs parunāsim par tādu tēmu, par kuru man liekas, es nezinu, kā ir pieņemts tavā ģimenē, bet mēs manā ģimenē, mēs tur esam runājuši par to, kāds mums būs bērns, ko mēs tur darīsim, ko mēs tur gribam, negribam. Nav tāda baigā tabū tēma. Kā ir tev? Jā, mums ģimenē tāpat. Es patiesībā uz nāves dūlām aizgāju no mammas iedvesmota, jo mēs daudz ģimenē runājam par to, kā mēs redzam savas vecumdienas, kā mēs redzam novecojam sevi, kā mēs redzam sevi nomirstam un kā mēs gribētu zārku kādā krāsā, kādā materiālā. Jā, tā kā par to mēs daudz runājam, arī no tēta esmu dzirdējusi viņa redzējumu par šo tēmu, un mēs paši arī manā ģimenē, manā bāzes ģimenē, mēs par to runājam, un arī manā šī brīža ģimenē ar manu vīru un manu dēlu mēs par to runājam, un tagad arī bija nesen gadījums, kad situācija, kur diemžēl manam vīram nomira tētis, un parasti ir pieņemts neņemt bērnus uz tām bērēm, jo manam bērnam ir 5 gadi. Vismaz cik es esmu novērojis Latvijā, izvairās tos bērnus uz bērēm vest līdzi. Tas ir mans novērojums. Nevienmēr, bet tā esmu novērojusi. Un, mēs paņēmām Gabrielu līdzi uz tām bērēm un stāstījām, rādījām, skaidrojām, kāpēc ber tās 3 saujas, kāpēc taisa zārku ciet. Un, viņam bija daudz ko pārdomāt pēc bērēm. Ļoti daudz jautājumu nāca. Un man šķiet, ka mēs Latvijā par maz par šo runājam. Jā, man liekas, ja mēs esam piedzimuši, tad viena lieta, kas mums ir garantēta, mēs visi aiziesim kādreiz ātrāk vai vēlāk no šīs pasaules. Bet, atgriežoties atkal pie tās tavas specialitātes un tavas arī tādā ziņā būtības, ne? Kas īsti ir nāves dūla? Man liekas, arī es esmu ar šo te saskārusies lietu, un tajā laikā, kad ar mani tas notika tādas lietas, man liekas, nebija, un tas vispār bija vēl tāda tabū diezgan tēma. Bet kas ir tā nāves dūla? Kāda ir tā tava misija, un kā tu vispār nonāci līdz šai vietai? Es sākumā biju diezgan skeptiska par nāves dūlu profesiju kā tādu, bet tad, kad es redzēju, ka Latvijā Stārķa Ligzdā ir nāves dūlu mācības, principā tās ir vienīgās mācības Latvijā, kur māca par nāves dūlām. Un tad, kad es to ieraudzīju, tad es sākumā nebija tik ļoti pozitīvi noskaņot šim pasākumam, jo kurš grib iet un klausīties gadu no vietas par kaut kādām bēdīgām tēmām. Un es ticu, ka tur ir vēl daudz ko rakt un art. Bet kaut kādā ziņā mēs ar mani draudzeni sarunājām, ka labi, vai tad ejam kopā. Ja viena nevar, tad ejam kopā, un kopā ir vieglāk un izdzīvosim to cauri. Mēs kopā aizgājām, viņa ir onkologs, un esmu ginekoloģijā rezidents. Un tad mēs katru no savas skatu punktu, jo viņi ar tām nāvēm saskarās diezgan bieži, un es savukārt no savas ginekoloģijas viedokļa, no dzemdniecības puses. Un mēs aizgājām uz nāves dūlām ar tādu domu, ka mēs vienkārši paskatīsimies, kas tur ir, un varbūt kaut kad noderēs. Un, godīgi sakot, visi cilvēki, kas sakopojās tajās mācībās, mēs bijām kopā 15 studentas, viņas visas sievietes, un arī es tā skaitā, esmu gājuši cauri kaut kādiem nāves notikumiem. Un, kas ļoti interesanti bija tieši šo mācību laikā, mums ik pa laikam parādījās kaut kādas iespējas, kur mēs varam vai nebūt līdzās klātesošas tam cilvēkam, kas mirst, vai tuviniekiem, vai pašas ejam cauri tam periodam, kur kāds kādā brīdī mirst. Un jāsaka, es esmu neaprakstām pateicīga šai iespējai. Tas ir vienkārši viens no labākajām mācībām, kurās es esmu bijusi. Jo beidzot ir droša telpa, kur runāt, beidzot ir droša vide, cilvēki, kuri tevi saprot, un kad tu pasmejies par kaut kādām lietām saistībā ar nāvi, tur savi iekšējie joki, tad cilvēki, kas tur sēž, viņi tevi saprot, un tur nav, klusu, nevar par šo runāt, kā tu tā atļaujies? Tur tiešām tādi sakopojušies cilvēki, kas ir līdzīgi domājoši. Lūk, jo pirms tam tās nāves dūles bija
Amerikā, cik es biju lasījusi un sekojusi līdzi nāves dūlām. Amerikā ir arī kaut kur Eiropā, bet es sekoju konkrēti Amerikas profiliem, sievietēm no Amerikas. Un tagad būs arī no Latvijas. Nu, jau ir beiguši pirmās 8. Un tagad, cik es saprotu, pagājušajās brīvdienās vēl vienas 8 ir beiguši. Tad kopā jau 16 nāves dūlas Latvijā. Nē. Ņemot vērā to tavu pirmo specialitāti, kas ir ginekoloģija un zemniecība, droši vien tavs pamatprofils vairāk būs sievietes, ģimenes, bet Jā. bērniņu zaudējumiem. Kas tavuprāt būtu tās lietas, kas mums kā sabiedrībai būtu vairāk jāsaprot par bērniņu zaudējumu? Man šķiet, ka ir jāskatās ļoti komplekss uz šo bērniņa zaudējumu, jo patiesībā pirms bērniņa zaudējuma vēl ir mēs esam paši kā vecāki. Mēs esam personības, mēs esam ar savām sajūtām, ar savu dzīves pieredzi. Un katram šis zaudējums var būt pilnīgi citādāks. Kāds to ir piedzīvojis ļoti bieži, un viņam šis vairs neliekas nekas tik ļoti būtisks, tik ļoti traģisks. Un tad ir kāds, kurš šo zaudējumu uzskata kā lielāko dzīves skumju un bēdu momentu, no kura vairs pēc tam nevar izkāpt ārā. Un tad ir jautājums, kāda ir bijusi dzīve mūsu līdz šim, un kā mēs dzīvojam tālāk, un kā mēs skatāmies uz dzīvi kā tādu un dzīvību kā tādu, jo neviens mums nav apsolījis šo dienu, un ja mēs šeit esam, tad mēs varam būt pateicīgi, ka mēs šeit varam būt, un neviens mums nav apsolījis arī rītdienu. Un tāpat ir arī mazām dvēselītēm, kas veidojās mammai dzemdē, un bēbīšiem, kas aug. Neviens jau nav apsolījis, ka viņi būs ar mums, nodzīvos līdz vecumdienām un pavadīs mūs. Bet, protams, ka mēs visi savā prātā iztēlojamies, cik būtu skaisti, ka mēs varētu piedzemdēt bērniņu, viņš izaugt, tad mēs kopā varētu apgūt dažādas lietas, tad viņš aizietu savā dzīvē ar savu otru pusīti, tad mēs būtu jau vecvecāki, un tad viņi mūs pavadītu viņa saulē. Man liekas, tas ir tā kā katra cilvēka iekšējā vēlme, ka viņš varētu piedzīvot savu bērnu šādu uzaugam. Jā, bet saprast to, kāda ir mūsu izejas pozīcija, cik mums ir viegli pieņemt nāvi, un tad pēc tam arī izriet tas jautājums, kā mēs sadzīvojam ar to, ja bērniņš ir nomiris mammai vēderā. Un vispār šī tēma ir ārkārtīgi sāpīga. Mūsu sabiedrībā nav pieņemts par to runāt, un nav pieņemts izteikt savas sajūtas, un visbiežāk sievietes, kas ir zaudējuši bērniņu, to izraud mājās segas vai mājās ar saviem mīļajiem, bet nenes to tālāk sabiedrībā, kas ir pilnīgi pieņemam un saprotam, ņemot vērā, cik tas ir ārkārtīgi ievainojams posms cilvēka dzīvē. Bet atkal no otras puses, tad mums rodās tāda izolētības sajūta, kad neviens to nepiedzīvo, un esmu vienīgais šāds, un ne par velti arī savā profilā 2 reizes izveidoju pieredžu stāstu apkopojumu par bērniņu zaudējumiem, lai mēs redzam, cik mēs te esam daudz. Un jāsaka godīgi, tā bija milzīga rezonanse šiem ierakstiem no manas puses, jo bērniņu zaudē teju katrs vecāks, un reizēm tas ir pat nezināmi. Kaut kur pirms kāda laika lasīja, ka starp katru dzīvi dzimušu bērniņu ir 3 nedzīvi bērniņi bijuši, kurus mēs pat varbūt nezinām, vienkārši mēnešējuši par 2-3 dienām kavējās. Un jā, medicīnā mēs bērniņu par bērniņu saucam vēlāk, jā, bet es uzskatu, ka tad, kad tas spermatozīts ar olšūnu apaugļojās, jau rodās dzīvība. Un jā, lai kā mēs medicīnā viņu dēvētu, kurā nedēļā un kurā mēnesī tas ir bērns, kurā auglis, kurā embrijs, tas joprojām ir cilvēks. Un jā, viņš var nomirt arī ļoti, ļoti agrīni. Es tieši dzirdēju, jā, ko tu teici par, tas jau mazliet tāds filozofisks, reliģisks, jā, par mazām dvēselītēm. Kā tev liekas, kurā brīdī? Labi, neņemot vērā visu medicīnu, neko tu jau arī teici, ka man ļoti patīk tavs uzskats, jā, ka tas jau ir cilvēks jau tajā pašā sākumā. Bet kā tev liekas, ka tur jau ir vai ne cilvēks? Es domāju, ka brīdī, kad mūsu šīs 2 dzimumšūnas sakopojās, tas ir kaut kas ļoti maģisks, un tas ir brīdis, kurā rodās jauns cilvēks, kurā rodās tāda dvēsele, ja to varētu tā saukt, viņa arī ir tajā cilvēkā iekšā. Un tad jau tālāk tas laiks arī rādīs, kas tur izveidosies, vai tur būs dzīvotspējīgs bērniņš, kas piedzims un augs, vai tur, diemžēl, kaut kāda iemesla dēļ, visbiežāk ģenētiskas chromosomu patoloģijas, varbūt tas iemesls, kāpēc bērniņi nomirst. Vēl nepiedzimuši mammas pieaugušā tādā posmā un nomirst mammas dzemdē.
Tad jau ir tālāk jautājums, kas būs tālāk, jā, bet tajā brīdī, kad šīs te dzimumšūnas apaugļojās un spermatozīts ar olšūnu apaugļojās, tad es teiktu, tad jau veidojās cilvēks. Man liekas, tas viens no retiem mediķiem, kas tā uzskata. Bet zini, kas ir interesanti, mēs par bērniņu viņu dēvējam krietni vēlāk, kaut mazā cilvēka sirds sāk pukstēt jau 23. dienā. Tad, ja mēs tā padomājam, kas tad tur pukst, tā ir sirsniņa, kam tad viņi pukst? Ne jau kādam dzīvniekam, bet tieši cilvēkam. Jā, man arī ir bijušas tieši pēc pašai, pēc notikušā, jā, kad es teikusi, ka nē, ka tas jau bija cilvēks. Nu, tas nav tā kā materiāls, es to nojaustu. Bet tas arī ir tas, ko es parasti aicinu savām klientēm. Neatkarīgi no bērniņa vecuma un no tā, cik ļoti mums ir bail viņu pazaudēt, jo tas ir pilnīgi dabiski. Mums ikvienam cilvēkam ir bail pazaudēt savus tuvos un mīļos, un arī grūtniecību bail pazaudēt, lai cik viņi būtu gaidīti vai negaidīti vai pārsteigumiem pilni. Runāt ar bērniņu, kas ir dzemdē, tāpēc, ka mēs veidojam drošo piesaisti caur sarunām un nav obligāti jārunā ar savu vēderu. Jūs varat arī domās sūtīt un raidīt pozitīvas un jaukas domas savam bērniņam, tādā veidā veidojot šo saikni ar viņu. Un jā, nezinot, vai viņš būs spējīgs dzīvot tālāk vai nē, bet vismaz tajā brīdī, ko viņš pavada jūsu dzemdē, viņš pavada ar mīlestību, pieņemšanu, ar savu māmu, ar savu drošo piesaistes personu. Un ja reiz tās ir tikai dažas dienas drošajā mājā, kas ir dzemde, tad vismaz viņš ir tur gaidīts un mīlēts un lolots. Un tad jau pēc tam viņš dodās citos medību laukos, ja tā var teikt. Debesīs. Tu kā speciālists, man liekas, tev ir ļoti tāds laba vērtīga kombinācija, ka tu esi gan kā ārsts, gan kā nāves dūla. Kas ir tie biežākie iemesli? Kāpēc tā notiek? Kāpēc bērniņi nomirst? Visbiežāk tā ir ģenētika, diemžēl, un ir ļoti daudz lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt. Un tad, kad šīs divas dzimumšūnas sakombinējās, tad tur ir notiek ārkārtīgi daudz un dažādi maģiski un brīnumaini procesi, lai mums veidotos visi iekšējie orgāni, lai veidotos nervu sistēma, mugurkauls un visi citi kauli. Un kaut kādām šūnām, nestrādājot pietiekami pareizi, var veidoties šis ģenētiskais defekts, kas nav savienojams ar dzīvību. Un tā arī visbiežāk notiek. Protams, citkārt tās ir infekcijas, reizēm tās ir kaut kādas lielas saslimšanas hroniskas, kurām nevar tā tik viegli tikt galā, un tās ietekmē grūtniecību un tālāko scenāriju. Bet tas lielais un galvenais uzsvars ir uz ģenētiku. Īpaši, ja tas ir pirmajā grūtniecības trimestrī, kas ir noticis. Un tad es arī gribu teikt, ka ļoti svarīgi mammai sevi nevainot, jo mēs nekad nezināsim patieso iemeslu. Ja vien mēs uztaisam varbūt ģenētikas analīzi, bet arī tur nevienmēr var pateikt, kāds ir bijis iemesls. Nevainot sevi pie tā, ka bērniņš ir nomiris, jo pirms viņš ir atnācis, viņam jau bija nolikts viņa laiks, mums katram ir nolikts mūsu laiks. Un arī viņam, acīm redzot, bija domāts šāds laiks, lai kaut ko pamainītu mūsu dzīvē un iedotu mums kaut ko no citas skatu punkta. Iespējams, ja sieviete nebūtu piedzīvojusi zaudējumu, viņa nevarētu tik brīnumainām acīm uzlūkot piedzimšanu. Un visi pārējie bērniņi viņai nešķistu varbūt kā kaut kas ļoti, ļoti īpašs, ja viņi nebūtu šo zaudējumu izdzīvojusi. Tas, protams, nav mierinājums, bet tas ir vienkārši, kā mēs varam paraudzīties uz to, cik daudz var izmainīt viena bērniņa zaudējums mūsu visā atlikušajā mūžā. Tur var tikai pilnīgi piekrist. Es noteikti nebūtu tā mamma savam tagadējiem bērnam, ja nebūtu tas viss iepriekšējais bijis. Tas ir pilnīgi noteikti. Jā, nu, tā notiek, un tā visticamāk arī notiks. Tas nav izslēgts, bet kas visbiežāk notiek ar sievieti, un ne tikai, arī ar kā mamītēm un tētiem, un iespējams arī vecākiem, kuri varbūt jau ir uzzinājuši par to, ka tas bērniņš būs. Kas notiek emocionāli pēc bērniņa zaudējuma? Kāds izpaužas varbūt ķermenī, un ir kaut kāds viens pareizais veids, kā to izdzīvot, pārdzīvot? Es domāju, ka ļoti, ļoti individuāli, bet vismaz manā pieredzē, cik esmu bijusi kopā ar šiem vecākiem, un arī tikai mazu brītiņus, jo nedzīvoju ar viņiem visu to dzīvi un dienu kopā. Tā ir milzīga traģēdija, kas mijās ar ārkārtīgi lielu tukšumu un ilūziju sabrukšanu. Jo brīdī, kad ir pozitīvs grūtniecības tests, jau ir uzburtas kaut kāda veida ilūzijas vai priekšstats par to, ko mēs sagaidām no tā, kas varētu būt, gaidas, un vienā brīdī viņas vienkārši sabrūk. Un ir milzīgs tukšums, klusums, tāda zaudējuma sajūta, kas mijās ar pārdzīvojumiem un
dusmām, noliek, un mēs ejam cauri visām šīm sēru stadijām, neatkarīgi no bērniņa vecuma. Un, jā, un tā traģēdija, kas ir šai ģimenei, ir briesmīga. Un es tiešām saku tādus drausmīgi spēcīgus vārdus, briesmīga traģēdija, jo katram vecākam savs bērns ir vissvarīgākais bērns pasaulē. Un ja viņa vairāk nav, tad tas ir traģiski. Tāpēc es īsti nevarētu teikt, ka mēs katrs ejam šim posmam cauri vienādi. Kāds varbūt jau gaidīja, ka tā varētu būt, un viņš ir daudz maz ar šo jau domu apradzis, bet tāpat, ja tu esi apradzis ar domu, tev iekšā ir tā sajūta, bet varbūt tomēr kaut kas uzlabosies. Un, jo, piemēram, reizēm ir zināms, ka bērniņiem būs ar dzīvību nesavienojams ģenētisks defekts. Mēs jau gaidām, ka bērniņš vēderā kaut kādā brīdī varētu nomirt, bet tās mammas un tēta cerības jau nekur nezūd, viņas ir pēdējās, kas pazūd. Un, jā, tad ir tas gaidu posms, kas arī ir ļoti satricinošs. Un tās sajūtas ir ārkārtīgi dažādas. Tādu vienu iedalīt es nevaru, bet noteikti iet cauri visām šīm sēru stadijām pilnīgi noteikti. Bet ir kaut kāds laiks, kas būtu ka normāli? Sērot, vidēji tiek runāts par to, ka mēs sērojam 1 līdz 2 gadus. Nu, tā intensīvi. Patiesībā tas visintensīvākais periods ir tas gads, kad mēs ejam cauri pirmiem Ziemassvētkiem bez šī cilvēka, vai ne tikai par bērniņu zaudējumu, mēs varam runāt par jebkuru citu cilvēku zaudējumu. Pirmajām lieldienām, pirmajiem vasaras svētkiem, Jāņiem, visiem svētkiem izejam cauri, visam gadam izejam cauri, kad mums vairs nav šis cilvēks vai šīs mūsu domas par to, kā mēs varētu šo cilvēku izdzīvot šo gadu. Un tad lēnām sākam aprast ar to domu, ka jā, šādi ir bijis šis gads, tā arī tas tagad turpināsies, domājam, ko darīt tālāk, kā dzīvot tālāk. Un, starp citu, šis ir tas brīdis, kad nāves dūles itin bieži iesaistās, jo tās pirmās sajūtas par Ziemassvētkiem bez gaidītāja, piemēram, vecāki ir gaidījuši bērniņu tieši uz Ziemassvētku laiku, un viņš ir nomiris. Tad tās visas gaidas ir sabrukušas, un Ziemassvētki ir galīgi neizdevušies šajā gadā. Un tad tā nāves dūle varbūt tā atbalsta persona, kas ir līdzās, kas uzklausa, kas dod kaut kāda veida stiprinājumu ģimenei, parāda citu virzienu, citu ceļu. Jā, man šķiet, šeit viņai ir ļoti daudz darba. Jā, es tieši gribēju tev jautāt, ir noticis tas, kas ir noticis, kas ir tas, kā tu tieši palīdzi, ko tu dari, kādā veidā tu ved to cilvēku cauri tam visam procesam? Es savu nāves dūles profesiju lieku lietā jau gaidību laikā, ņemot vērā to, ka mēs nekad nezinām to iznākumu. Es vienmēr esmu ciešā kontaktā ar māmu un tēti, lai sajustu, kādi viņi ir, kā viņi jūt savu bērniņu. Manas konsultācijas parasti ilgst stundu, līdz ar to šīs stundas laikā es varu kārtīgi iepazīt, cik kārtīgi ir iespējams, bet iepazīt šo cilvēku, kas man ir pretī, kas man sēž pretī. Un tad jau grūtniecības laikā mēs arī par to runājam, ne tikai par nāvi, mēs runājam arī par piedzimšanu, jo esmu arī dzemdību dūle apmācībā. Un par piedzimšanu, par bērniņu sagaidīšanu, kas vienlīdz mijās arī ar bailēm, un bailes visbiežāk ir par nomiršanu. Vai kāds no vecākiem var nomirt, mamma vai tētis dzemdību brīdī, vai bērniņš var nomirt, tad mēs arī tam ejam cauri. Un tad jau, kad šis notikums ir noticis pozitīvs vai attiecīgi ļoti traģisks, bērniņš ir nomiris, tad, ja viņš ir nomiris, mēs runājam par to, kā mēs varētu no viņa cieņpilni atvadīties, kā mēs varētu viņam pēdiņu nospiest, viņam iedot vārdu, nofotografēt, ja mamma vēlās, bet visbiežāk tā fotografēšana tiešām strādā, pat ja mamma nevēlās, viņa pēc gadiem atgriežās un saka, ka būtu gribējusi redzēt, kā izskatās viņas bērniņš. Ja tur ir ko redzēt, jo reizēm viņi ir tik maziņi, ka tur īsti nav ko vēl redzēt. Un kā cieņpilni atvadīties, apbedīt zārciņš vai urna, kuru mēs pēc tam aprokam, vai izkaisam pelnus. Tam visam mēs ejam cauri, un pēc tam arī veidojam to tālāko dzīvi, kā mēs dzīvosim ar šīm sajūtām, šīm domām, un ne ar tekstu, tu vēl esi jauna, tu vēl varēsi, vai labi, ka tev jau ir viens bērns, paldies, man vajadzēja arī šo manu otro vienīgo bērnu vai trešo, un kā kurai mammai. Jā, bez kaut kādām liekiem komentāriem. Un tas ir tas, ko mums nāves dūlu mācībās arī māca, kā runāt ar vecākiem, piedzīvojot zaudējumu, bet ne tikai vecākiem, ar jebkuriem cilvēkiem, kas iet cauri perimortālajai pieredzei. Tas ir brīdis tuvu nāvei vai
īsi pēc nāves, un manā pieredzē arī vēlu pēc Mm. nāves, kad šis brīdis jau ir noticis, un cilvēks nezina, kur likties ar sajūtām un domām, un neviens viņu nespēja uzklausīt, jo visi novirzās. Jo varbūt es ievēroju, ka tad, kad cilvēks zaudē kādu savu tuvinieku, viens ir mēs izsakam līdzjūtību, un tad mēs mainam tēmu. Tāpēc, lai nedomātu par to, lai būtu vieglāk. Realitātē tā tēmas mainīšana neko nepalīdz. Mēs tikai noslaukam mūsu sajūtas zem tepiķa un meklējam kādu citu, kurš mūs sadzirdēs. Kaut kur, man liekas, tieši nesen sociālajos tīklos bija video, kur vīrietim nomirst sieva. Viņš saka, es atvainojos, es nokavēju, man sieva nomira. Ja? Nu, tā, ka tu reāli redz, ka viņš nav connection starp to realitāti un kas notiek. Jā, tas ir tā interesanti bija. Bet jā, labi, es jau, protams, varu runāt tikai par to savu pieredzi un savu skatu. Un zinu, ka mums tā kā daudz draugu vienkārši pazuda tajā laikā. Es viņus nevainoju, viņus ticamāk nezināju, ko teikt. Jā, jā, protams, bija teiks ar to, nu, ko tad jūs jau vēl jauni un es jau vēl priekšā, un tā droši vien vajadzēja notikt. Tā kā, kas vispār vai nepalīdz. Varbūt tu vari padalīties, ko darīt tuviniekiem, ko darīt draugiem, kad viņi kaut ko tādu uzzina. Vai kaut ko teikt, vai neko neteikt. Ieciemos, neieciemos. Es pieņemu, ka tas var atšķirties no cilvēku uz cilvēku, bet varbūt ir kaut kādas lietas, ko noteikti var darīt. Mums nāves dūlās. Es ļoti daudz atsaukšos, ko mums nāves dūlās mācīja, jo es esmu vienkārši ārkārtīgi lielā starā par šīm mācībām. Prieks man par to, kas to varēja piedzīvot. Nāves dūlās mums mācīja tādu terminu pamērīt temperatūru. Paskatīties, kā tas cilvēks jūtās. Vai viņš ir ļoti emocionāli agresīvi uzbudināts, vai varbūt viņš ir tik ļoti dziļi sērās, ka viņš nav spējīgs pat par to runāt, vai varbūt viņš tieši meklē kādu, kas viņu uzklausīs. Pamērīt viņa temperatūru un saprast, kur viņš šobrīd atrodas un pieklauvēties un pateikt, hei, es te esmu, es tev varu būt atbalsts. Un attiecīgi kāds katram cilvēkam tas sērposms ir, katrs grib kaut ko citu. Kādam vajag, lai viņam vienkārši ir blakus, kādam vajag, ka var izrunāties. Es, piemēram, esmu no tām sērotājām, kuru varētu vārīties, pariņķi, līdz vienā brīdī ir atlaida. Un ir kāds cits, kuram nevajag šo vārīšanos. Ir kāds cits, kurš var sēdēt klusēt, izraudāt, un ir kāds, kurš viņam tur roku uz muguras, piemēram, vai dod vienkārši roku paturēt. Un nu, ja man nebūtu tik burvīgs vīrs vai tāda ģimene, es noteikti vārītos pati savā nodabā un netik no tā laukā. Un es tad gribētu, ka man ir kāda nāves dūla, kas ir spējīga uzklausīt manas sāpes. Bet savukārt no tāda cita viedokļa mēs noteikti, mums nav kaut kāda iemācīta termina. Mums tagad ir jāsaka, hei, es tevi jūtu, es tevi saprotu un es esmu tev līdzās. To drīkst teikt, bet jārunā tas, kas nāk no sirds. Un galvenais atcerēties to, ka šī ir viņa vienīgā šī brīža galvenā traģēdija šim cilvēkam. Un jebkuras frāzes, kas varētu mīkstināt šo situāciju, ir liekas. Tāpat par to vecumu, ko mēs jau runājām, par to, ka būs nākamie bērni, par to, ka šim vajadzēja tā notikt, tad jau viss ir kārtībā, labāk, ka paņem ātrāk nekā tālāk. Šis viss ļoti, ļoti mīkstina un mierina situāciju, bet šeit nav nepieciešams mierinājums. Šeit ir nepieciešams sapratne. Un ja mums šī sapratne ir, un mēs vienkārši saprotam, ka tas ir tiešām briesmīgi, kas bija, un es nestādos priekšā, cik tev ir sāpīgi, ko es tev varu palīdzēt, uztaisīt tēju, varbūt, es nezinu, tu droši drīkst raudāt manā klātbūtnē, un mēs varam būt kopā. Varbūt vēlēs izdomāt plānu, kā mēs varētu atvadīties no bērniņa emocionāli, nu tā kā uztaisīt kaut kādu rituālu, katram jau citam cilvēkam ir tas savs redzējums. Tad iet cauri šim posmam kopā ar cilvēku, nevis meklēt mīkstinājumu viņa problēmām un viņa situācijām. Tas būtu tas īstais brīdis, kā būt līdzās. Veids. Mammas noteikti, man liekas, to visu pārdzīvot citādāk, jo tas ir viņu ķermenī, jā, un tu pat vari nezināt, bet tu esi staigājošs zārks, jā, bez mazai. Bet arī vīrieši tam visam iet cauri, kā tas varbūt atšķirās mamām un tētiem. Šeit atkal ļoti, ļoti gribu pieskarties pirms atšķirībām par to, ko man ir svarīgi pateikt, ka sēro gan mamma, gan tētis, katrs no viņiem var sērot līdzīgi un var sērot atšķirīgi, un lai viņi ar šīm sērām tiktu galā, ir vajadzīgs trešais, jo viņiem abiem ir nomirs bērns. Viņiem abiem ir nomirs viņu bērns, un vienam otru izglābt šajā brīdī nav pat iespējams, un nevajag.
tas, kas var palīdzēt, ir šī trešā persona, kas ir vai nu psihologs, psihoterapeits, kapelāns, dūle, nāves dūle, jeb kāda trešā persona vai mediātors, nu, jeb kas tai ģimenē var būt svarīgs. Konkrētā brīdī šī trešā persona var būt stiprinājums un drošais balsts, pie kā vērsties abiem diviem. Un kaut vai abiem diviem atsevišķi, ja ne kopā, bet abiem diviem sev stiprināt, jo tētiem tā ir arī lielas skumjas un pārdzīvojums šajā periodā. Un, tēti mēdz pārdzīvot klusāk nekā mammas, un viņi mēdz noslēgties sevi un nestāstīt par savām sajūtām tik ļoti, kas ir saprotami. Tas mums ir jāpieņem, ka katram ir sava veida pārdzīvojumi, bet vienlīdz būtu skumji, ka mēs atstājam to vietu tādu neatstrādāt, atstājam viņu vaļā, sāpīgu, kurai mēs vairs nevaram tuvoties un nevaram vairs par to runāt, un tici vai nē, bet pie nākamās grūtniecības mums tēti parādīs kaut kādu daļu no tā, ko viņi nav izdzīvojuši šajā sajūtā, un nākamā grūtniecība tētiem arī būs trauksmaināka. Tētiem būs grūtāk pieņemt to, ka bērniņš varbūt sirdspuksti vēl nav dzirdam, jo ir tikai 5. nedēļa, un mēs vēl gaidam, un viņš jau savā domās jau ir aizgājis kaut kur citur. Un nevienmēr es stāstu to biežāko, ko es esmu piedzīvojis no situācijām, bet tētiem arī nāk laukā, grūtniecības laikā visādas emocijas. Un tad ir labi, ja ir bijusi iespēja vismaz izstāstīt, cik slikti es jūtos un cik man ir grūti. Un jā, es saprotu, ka tev, mīļo sieviņa, arī ir grūti, bet man arī ir grūti. Mums katram jātiek ar šo galā pašam. Man liekas, kaut kādā ziņā, nu labi. Latvijas sarunā tikai no savas pieredzes. Es saprotu, tas notika ar manu ķermeni. Un es to visu varu tā izdzīvot, bet atkal tam tētim, viņam vēl par to mammu ir jāpārdzīvo, kam vēl tā mamma iet cauri, ja vēl tas bērns ir zaudēts. Un tas man liekas, tas var tur tā emocija, viņš neko nevar, jā. Jo tad, ja tu, nu tā kā tevi tas notiek, vai tad, kad tu pats saslimst, jā, nu okei, nu tagad ir tā, jā, bet tam blakus vēl tam cilvēkam, viņam, man liekas, ir vēl grūtāk pat īstenībā nekā tam, kurš iet cauri. Jā, kā mēs sākumā runājam, tad šim tā statistika ir milzīga. Un es arī, man liekas, kad es zaudēju bērniņu, man liekas, kā tiešām tik daudz, un tu pat vari uzspēr par to nezināt arī, ja, nu labi. Mēs lielākoties nezinām. Jā. Es kā ginekologs rezidents tajā kabinetā varu dzirdēt kaut kādus stāstus, var dzirdēt sieviešu pieredzi, bet izejot uz ielas, tev neviens nenāks un neteiks, hei, esmu zaudējis bērni. Man vajag palīdzību, vai pat nelūgs palīdzību, vienkārši pateiks, jā, es arī. Un tikai tad, kad klusiņām kaut kādā sieviešu kopienā vai komunā kāds ieminās, ka ir bijis bērniņa zaudējums, tad nākamais. Principā visas no tās kompānijas, 80% ir kādu bērniņu zaudējuši un zina par to zaudējumu. Nu jā, man ar draudzeni arī tāpat bija. Un arī tas nu ne iemesls, bet atrisinājums vai kā, un arī es domāju, pats, tu arī? Jā, nu tā liekas, un tev. Bet, jā, šo te visu daudz ģimenes tiešām joprojām es tādā klusumā, bet kas mammai parasti nāk prātā, es esmu vainīga, ar mani kaut kas nav tā, visādi citi jautājumi, tad sākās visādas dusmas, nezinu, uz ārstiem, uz Dievu, uz visiem, bet viņam nāk arī tā sajūta, ka ja es būtu varējis darīt kaut ko citādāk, varbūt tas tāpēc, ka varbūt tas reiptamē tīru nedzēru vai grūtniecības laikā nezināju, ka esmu stāvoklī un iedzēru alkoholu. Un šīs visas domas ļoti, ļoti nomāca māmu. Viņai tiešām nākās uz šo sadzīvot visu atlikušo mūžu. Kaut tā patiesībā nav viņas vaina, kas ir noticis. Tas viens alkohols nebijis, ir sievietes narkomāns, kas piedzemdē bērnus sveiks un vesels, un alkoholiķis, kas piedzemdē, un nes kāpēc tie bērniņi varēja izdzīvot. Tur vienkārši nebija šāda kombinācija ar visbiežāk ģenētiskiem jautājumiem, kas ir pilnīgi dabiski. Mums tās šūnas ir unikāls. Viņas dalās. Bet, jā, jā, īstenībā, kā sagatavoties vispār nākamajai grūtniecībai, jo es biju no tiem cilvēkiem, kas pateica, labi, paldies, mēs dzīvosim divatā, mums bērni nebūs, jā. Un tā mēs arī dzīvojām, un es saku, pilnīgi brīnumi notiek, vai ne, tu dari, ko tu gribi, tas, kā es saku, ka bērni nāk un iet neatkarīgi no mūsu gribēšanas vai negribēšanas, jā, un es šo paturu prātā uz grūtniecību vairs nevēlos, jā, bet not my business, vai ne? Not my business. Bet jā, kā es zinu, ir pāri, kas tā kā diezgan ātri pēc tam, ir pāri, kas tā kā mēs, kas tā kā teica, ne. Būs labi. Jā, būs labi. Bet jā, kā tam varbūt tikt pāri, jo es ticu, ka mīlestībā dzīvojuši pāri viņa ātrāk vai vēlāk, droši vien,
domājis par to bērniņu, bet tās bailes man vismaz bija tik milzīgas, kad Bet es domāju, ka te ir svarīgs tas, ko es jau pirms tam minēju, meklēt to trešo personu, kas var būt kā atbalsts. Kaut vienu reizi tur nav jāiet nenormāli gadi terapijā, lai atstrādātu piedzīvotu, kas arī reizēm var būt vērtīgi. Bet konkrēti tādās situācijās, kad ir bail no tā, kas ir bijis un kas var sekot nākošajā grūtniecībā, jo var sekot. Neviens nav apsolījis, kā jau es teicu, ne piedzimšana, ne nomiršana. Nu, nomiršana ir apsolījis, bet to piedzimšanu kā tādu nav apsolījis. Ar sveiku veselu bērniņu. Tad tas, ko es noteikti aicinu, meklēt kādu atbalsta personu, meklēt to pašu dūlu, dzemdību dūlu, meklēt nāves dūlu, jo mēs visas veida dūlus, gan dzemdību, gan nāves dūlus esam apmācītas par piedzimšanu un par nomiršanu. Un arī nāves dūlām ir no vecmātes konkrēti vadīta lekcija par to, kā izdzīvot bērniņa to gaidību laiku un nomiršanu pēc tam vai grūtniecības laikā. Un kā runāt ar vecākiem un kādi ir iemesli, un visu par šo tēmu mēs esam mācījušās. Un tāpat arī psihologi un psihoterapeiti ir labs atbalsta punkts. Bet noteikti nepalikt ar tām savām bailēm, jo reizēm šīs bailes var pārvērsties trauksmes situācijās. Un ja mēs paliekam stāvoklī ar nākamo grūtniecību, pastāv tāda lielāka iespēja, ka mums būs trauksme par katru mazāko soli, ko šis bērniņš dara, un tad mēs kļūsim par helicopter parenting. Ir tāds teiciens, ka tu lido pāri bērnam un sargā lietas pilvenu visur viņam apakšā, kur var palikt, lai tikai nenotiktu tāda pati situācija kā pirms tam, ko mēs nekādā veidā nevaram ietekmēt. Mēs nedodam šo dzīvi bērniņam tik daudz, cik mēs viņu iznēsājam, bet mēs neiedodam viņam iespēju dzīvot. Un tas, ko es gribētu aicināt, ir meklēt palīdzību pie kāda trešā cilvēka, pie kādi, kas jūs var uzklausīt. Kaut vai ar vienu reizi atnākt un pārunāt savas sajūtas pirms plānotas grūtniecības, vai pirms jebkāda veida dzīves tālāk, kaut vai jūs vairs nevēlaties grūtniecību. Vienkārši izrunāt, kas ir tas, kā tu jūties, kas ir tas, kas tevi visvairāk uztrauc, vai tu esi izdzīvojis to, vai varbūt nē, jo pat, ja mums nav bijusi iespēja palūkoties uz savu bērniņu, cieņpilni atvadīties, mums nav iespēja viņu apbedīt, mums reizēm tas notiek vienkārši medicīniskā aborta veidā un abrāzijā, ka mēs iztīram šo bērniņu laukā no dzemdes. Medicīnā viņu sauc par ģenētisko materiālu, bet tas viņu sauc par bērniņu, ko mēs izkasam no dzemdes. Tad pat, ja mums nav bijusi iespēja to piedzīvot kaut vai pirms 20 gadiem, mums ir iespēja šīm sajūtām iziet cauri arī vēlāk, atstrādāt viņas arī vēlāk un uztaisīt savu veidu pašiem, savu to rituālu vai atvedīšanās ceremoniju kaut vai pēc 20, 30, 40 gadiem, kad mēs esam gatavi par to runāt. Jā, tās sajūtas viņas jau visu laiku. Kā es saku, tu visu laiku tāpat atceries, tu skaiti gadus līdz, tā kā domā, tagad būtu tas, tagad būtu šī. Tas man liekas, man arī liekas, ka nevajadzētu tam pasākt. Nevajadzētu, tāpēc, ka viņam ir sava vieta mūsu sirdī un vienmēr būs. Un es ļoti priecājos par mamām, kas stāsta, ka man ir 7 bērni, 3 uz zemes un 4 debesīs, un man šķiet, tas ir tik skaisti, ka mamma zina visus savus bērnus. Viņas ķermeni ir atstāts nospiedums no visiem viņas bērniņiem. Jā, tas bija tas, ka tām šūnām es palieku jā. Bet šis var būt ļoti izaicinoši arī īstenībā pār attiecībās, un tas, ko es arī esmu pamanījis, nesaka, ka tas varbūt ir tas iemesls, bet arī pāri, kas cenšas tikt pie bērniņa arī ar mākslīgās apaugļošanas veidiem. Medicīniskā. Un nesanāk, vairākas reizes nesanāk, un tad šeit pāri bieži vien šķirās. Kā vispār ģimenē, labi, tu ļoti forši saki meklēt palīdzību, bet tajā brīdī, kad tu esi tajā situācijā, tev nedalīts tam. Jā, reāli, man liekas, tev nedalīts tam. Tad, man liekas, katrai, varbūt skanēs briesmīgi, bet kā man šeit katrai grūtniecei vajadzētu, ka tev ir dūle, tad nāves dūle, vecmāte, fizioterapeits, pilns spektrs, kur tu zini, pie kā tu iesi, ja tajā brīdī, kad tas notiek, tev, nedalīts, ka man šito izstāstīja tagad, jā. Bet es piekrītu saglabāt katram no šiem cilvēkiem. Jo tā notiek, lai cik ļoti negribēs, un paldies Dievam, tas kontakts nekad nenodara, vai ne? Tas līdzīgi kā šitie te pirmās palīdzības kursi tur par bērniem, ja mēs skatījām, cerams, ka tas nekad mums nevajadzētu šito, jā, vispār. Bet tas tuvākais cilvēks uz to brīdi ir partners viens otram, ja? Kā viens otram var palīdzēt tajā brīdī, kad ir tas
notikuma pīķis, tā kā. Es domāju, ka viens otram palīdzēt ir ļoti, ļoti grūti, jo katrs iet šim cauri, un mēs varam vienā brīdī dzīvot uz vīra resursiem, bet viņam pašam viņi lēnām sāks izsīkt, un dzīvot uz sievas resursiem, kurai ar tie vienā brīdī beigsies, un tad mēs esam viens pilnīgi tukšs un otrs sabrucis. Un tas, ko vislabāk var darīt, ir katram nenoslēgties, runāt savā starpā, bet katram pašam arī darboties un, piemēram, rakstīt dienas grāmatu, rakstīt savus sajūtas, izrakstīt viņus ārā, jo, ja tev nav kāds, kas tevi tajā brīdī sadzird, tad vienkārši raksti. Man ir ļoti foršs klients, kas stāsta, ka viņām ir dienas grāmata no gaidību laika sākuma, kur viņas raksta visas savas sajūtas, kā viņas jūtās. Un tad, kad tas bērniņš ir nomiris un viņš ir grūtniecības laikā nomiris, tad tās sajūtas viņas turpina rakstīt ar jau bēdīgu noskaņu, jo tas tā kladīte, kas ir bijusi veidota priekš bērniņa, kad viņš piedzims un ka viņš izaugs un kādi ir viņa pirmie vārdiņi, kļūst par kladīti, kā mēs no viņa atvadīsimies un cik mums viņš ir svarīgs. Un man šķiet, ka tas ir ļoti skaists veids, kā izrakstīt savas sajūtas, kā paskatīties mazliet uz to no malas. Un, kad mēs uzrakstam, mēs lasām, ko mēs rakstam. Un tad mums arī kaut kā smadzenēs mazliet saslēdzās citādāk šīs sajūtas. Un ir vieglāk. Protams, tas neizglābš situāciju. Un vīriem pateikt, lūdzu, tagad piesēdies un rakst arī ir gandrīz nereāli, ja viņš pats to vēlās darīt. Bet nepazaudēt arī, protams, vienam otru, savā starpā stāstīt par savām sajūtām, akceptēt tās un nenoliegt tās, jo tēvs var teikt, vīrietis tēvs, vīrs var teikt, ka viņš jau šo gaidīja. Un ka tas ir ok, mēs nevaram kā mammas teikt, kā tu varēji tagad tā teikt, tu gaidīji, mēs taču negaidījām, mēs gribējām, lai viņš dzīvot. Nē, mēs nedrīkstam noliegt otru cilvēku sajūtas, viņš tā jutās, viņš jau tajā brīdī domāja, ka tā notiks, viņš gaidīja, viņš jau varbūt zināja, nezinu, kā mēs to varam definēt, bet tādas ir viņa sajūtas, un mēs viņas akceptējam. Un tāpat otrādāk, ja sieva stāsta, kā viņa jūtās, sievietes stāsta, tad no vīra puses vislabākais, kas ir vienkārši pieņemt, akceptēt, uzklausīt un būt kopā. Un savā starpā atcerēties to, ka mēs viens otram esam kā atbalsta sistēma. Protams, ka tajā brīdī, kad ir abiem grūti, tad ir ļoti grūti būt atbalsta sistēmai. Bet traģēdija jau notikusi abiem cilvēkiem. Bet cik ir iespējams būt kontaktā vienam ar otru un tad papildus strādāt individuāli. Jā, par tiem kontaktiem tiešām man liekas, ka vajadzētu vienkārši saglabāt un cerēt, ka nekad nenogriez. Bet jā, noteikti kaut kādā brīdī uzzina apkārtējie, uzzina darba kolēģi, uzzina ģimenes locekļi. Jā, par to tempu smērīšanu, manuprāt, tas vispār bija ļoti, ļoti laba doma. Te būtu ir kaut kas, ko vēl kā praktiski mēs varētu palīdzēt. Īstenībā, man liekas, šī saruna var noderēt tiešām ikvienam cilvēkam, lai zinātu, ka klau, varbūt to vajag pie nāves dūles aiziet. Jā, nāves dūle ir tiešām tāda pirmā palīdzība brīdī, kad ir situācija, ko mēs daram tālāk. Es varu mazliet ieskicēt, kad manam vīram nomira tētis, vēl nenomira. Viņš jau bija uz nāves gultas. Arī man kā nāves dūlē iestājās blackouts, vienkārši tukšums smadzenēs, un es īsti nezināju, ko man darīt, ko man teikt, jo tas ir tiešā veidā skar tevi. Tad, ja tas skar kādu citu, tu esi kā neitrāla persona no malas, un tu vari visu palīdzēt. Un es zvanīju savai tuvai nāves dūlē, un teicu, klausies, ir tāda situācija, mēs braucam pie tētes, ticamākais atvadīties, ko man darīt. Un es esmu tik pateicīga, ka man ir kontakti no nāves dūlām, ka es varu vienai, otrai, trešai pazvanīt, kura man tur ir pieejama, un atrast savu tuvāko, un pajautāt, ko tad mēs tagad daram tālāk, ja mēs it kā braucam ar domu, ka mēs braucam atvadīties, jo mēs nekad nezinām, varbūt mēs pat nepagūsim atvadīties, bet ko man darīt tālāk, ko man teikt, kā man uzvesties, un vispār man ir ļoti bail. Bet īstenībā jau tā pašai vajadzēja nāves. Man reāli vajadzēja, un es arī pateicīga esmu visiem spēkiem, ka man tādas ir, un man ir vesela komanda, man ir 8, jā, 7, ieskaitot man 8, bet 7. Un es pazvanīju savai draudzenei, jā, un viņa teica vienkārši elpo, es šeit un tagad, paņem tēva roku, iepazīstina ar sevi, un stāsta visu labo, ko tu esi izdzīvojusi, un arī varbūt netik labo, kas ir bijis piedzīvots, un lai vīrs dara to pašu, jo tas ir viņa tētis, un jūs kopā dodaties pie viņa uz to noslēdzošo sarunu, jūsu prātā noslēdzošo, mēs jau nezinām, vai tā būs vai nebūs noslēdzošā, un ļaut viņam aiziet un teikt, ka ja viņš ir gatavs doties pie tēva,
debesīs, tad mēs viņam dodam savu atļauju doties. Jo reizēm mēs tie radinieki gribam pieturēt uz savu tuvinieku. Lūdzu, nekur neaizej, tikai neaizej. Bet tas jau ir mūsu egoisms. Tas jau nav par to cilvēku. Un ja tam cilvēkam ir smagi un grūti, tad vai tad bija ļaujam viņam būt un ļaujam viņam doties, tad, kad viņš ir gatavs doties. Un atvadījāmies. Un jāsaka godīgi, tas bija ļoti, ļoti maģiski. Un esmu ļoti, ļoti pateicīga Dievam, ka man ir vislabākās nāves dūles, kurām pazvanīt un pajautāt, ko darīt. Un es noteikti nekad nebūtu tik labi atvadījusies no sev mīļu tuvu cilvēka. Un manam vīram mīļu tuvu cilvēku, ja man nebūtu tā kā coach aiz muguras, sauksim viņu tā, kaut kāds treneris, nezinu, tā kā rādītājs, ceļa rādītājs, kurš pateiktu, ko man tagad darīt. Un kā runāt, ko vispār teikt, kā elpot, jo es biju aizmirsus, ka man vispār ir jāelpo. Tā situācija ir tik biedējoša no vienas puses un sāpīga, ka tu kā sekli elpo un nezinu, ko tev vispār teikt. Un vienkārši dziļas ielpas un garas izelpas. Jā, un mēs atvadījāmies, aizbraucām mājās, un tad viņš arī nomira. Līdz ar to es varētu teikt, ka tas bija skaistākā atvadīšanās no sev tuvu mīļu cilvēku, kādas jebkad mūžā esmu piedzīvojis, tikai pateicoties nāves dūlām. Un jā, tas, ko es noteikti gribu aicināt, ir meklēt atbalstu pie nāves dūlām, bet tad tas otrs punkts, tu teici, ko darīt, ja tu redzi, ka kādam tuviniekam tas ir, vai darba kolēģim, kurš ir ieradies darbā. Es domāju, ka vienkārši pateikt, hei, es esmu gatavs ar tevi par to runāt, ja tu vēlies. Esmu gatavs tev palīdzēt, ja tu vēlies. Man nav grūti šeit būt, es varu šeit būt. Un skaties, vai viņš ir gatavs ar tevi runāt. Uzbāzties ar savu palīdzību mums noteikti nevajadzētu, bet pieglovēties un pateikt, ka mēs šeit esam. Ja nu kas, tad droši. Un arī neuzskatīt otru cilvēku, kā tagad, ka viņš nespēja par sevi parūpēties, viņš tagad ir traumēts, nabadzīgs un tā tālāk. Nē, viņš iet cauri ļoti, ļoti grūtam periodam, un viss, kas viņam ir vajadzīgs, ka viņam ir aizmuguri, kas viņu noķers, ja viņš kritīs, vai kas viņam iedos tēju, ja viņam gribēsies padzerties un pašam nebūs domas par tēju un prāts par to. Tā kā aprūpēt kā sev mīļu tuvu cilvēku un cik vien ir iespējams ik brīdim pieklauvēties un pateikt, ka tu te esi un tu vari palīdzēt. Tu zini, cik vecmāts ir Latvijā? Nav nejausmas. Es vienkārši domāju, tik interesanti. Vecmāts mums ir ļoti daudz, bet nāves dūles tikai 8. Ja? Ņemot vērā to, cik garantēts ir šis viss pasākums. Tā man liekas, ir tāda joma, kas tikai vēl augs. Un īstenībā, kad es tev uzrakstīju, protams, mums sociālajā mediji visi noklausās un tā, tad man arī sāka par šīm nāves dūlām best ārā video. Tā tur ļoti interesanti, gan tie video, gan tie visi stāsti un tā. Bet tas, ko es gribēju teikt, tu teici par vecmātēm un par nāves dūlām, tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc es gāju uz šīm nāves dūlām, jo mēs ārkārtīgi daudz sabiedrībā runājam par skaistu piedzimšanu, par dabisku piedzimšanu, par, lai kas no kuram būtu dabisks, par bērniņa radīšanu, par skaisto ģimenes dzīvi. Mums tas viss tiek ļoti pasniegts uz populācijas kā kaut kas burvīgs, bet absolūti netiek runāts par to, kā mēs varam skaisti nomirt, un mēs varam skaisti nomirt. Šī pati atvadīšanās no saviem tuviniekiem vai būšana līdzās viņiem pēdējā dzīves brīdī, un jāsaka godīgi, viņi itin bieži vēlās, lai viņu tuvinieki ir līdzās viņiem pirms nomiršanas, jo tas ļoti, ļoti bailīgi. Tāpat kā tik bailīgi, cik piedzimt, bēbīts jau nezinu, uz kurien viņš nāk caur tumšu tuneli, ļoti, ļoti sāpīgu, sāp galva, spiež plecis, spiež visu ķermenis, un kaut kur viņš iznāks, viņš jau nezin, kur viņš iznāks, kas viņu tur gaida. Jā, tāpēc regulāri vecmāts piedāvā papājāt galviņu, lai viņš sajūt, hei, te ir droši, nāc droši. Un te ir tava mamma, bet, un tas pats ir ar nomiršanu. Tu tā kā esi šo dzīvi nodzīvojis, un tagad tev ir kaut kur jādodās, tu nezini kur, viss sāp, ķermenis sāp, tu tā kā maz bēbītis čurā kakā pamperos, ja tu esi nodzīvojis līdz tam vecuma posmam. Tu varbūt pat atmiņa vairāk nav, bet kaut kur ir jādodās, un tas ir ārkārtīgi bailīgi. Un ir forši, ja ir kāds cilvēks tev līdzās. Un tāpēc es aizgāju uz šīm nāves dūlām, jo es skaidrs, ka, ja mēs par piedzimšanu varam skaisti parunāt, tad par nomiršanu es arī gribētu, lai mēs varam skaisti parunāt, nevis paslaucīt ar tepiķu un aizmirst, tā kā strausi iebāž galvas miltīs. Mēs par to nerunājam, mums šeit tas vispār nav. Kaut realitātē mums pilnīgi visiem nomiršana ir apsolīta šajā dzīvē. Tā ir, jā. Bija ļoti smieklīgi, cik smieklīgi, bet mums vien brīdī kaimiņš strādāja abadīšanas birojā, viņam bija savs abadīšanas birojs. Mums zem balkona, zem logiem, principā visu laiku bija katafalks smilkties, ja? Un kaut kādā brīdī kaut kas no kaimiņiem kopējā grupā tā kā uzrakstīja, vai varētu to katafalku kaut kur varbūt citur likt, lai nav visu laiku zoģi jāskatās, jā.
es arī teicu, hei, tu var jau izmēģināt braucienu, zin kā, arī papas, ja jau tāpatās, šitas jau mums toču visiem būs, ja, es tā, ne, man tā kā, vispār, kas es domāju, cik ļoti arī tam cilvēkam, ir bailīgi, ja, par to, ka tas būs Jā, saprātā. kā mēs to nāvi varētu sev pielipināt, ja tas būtu tik vienkārši, noteikti nebūtu pašnāvība, mēs vienkārši varētu pieskarties kādam mirstošam cilvēkam un uzsūkt šo nāves enerģiju. Tā nav. Nāvi nevar pielipt, nāvi nevar pārlipt. Un runājot par nāvi, tas nenozīmē, ka mēs tūlīt nomirsim, un redzot katafalku, tā nav zīme, ka tur tuvojos nāvi, un, zini, visi tie latviešu ticējumi, ka melns kaķis, tad tur būs nelaime, vispārējais ar nāvi nav tā. Mēs varam skatīties, varam vērot, varam būt līdzās, varam pieskarties. Tas ir ļoti biedējoši un ļoti bailīgi un ļoti varbūt nepatīkami un varbūt pat pretīgi kaut kādā mērā, bet tas nav lipīgi un katrā ziņā tas ir dziedinoši vismaz tam cilvēkam, kas tam iet cauri, kuram ir grūti tajā brīdī. Tu citi ir viena ļoti laba bērnu grāmatā, ne, bet es viņu arī puikam lasījis, esmu nāve. Es nezinu. Un es tev aizsūtīšu tiešām ļoti forši, un tu ļoti skaisti par to, kā tā nāve arī atnāk pie tiem, kas vēl nav dzīvojuši un kur viņi tu visu staigā, un ir arī pretējā grāmata. Es esmu dzīve, tiešām superīgs īsas grāmatas un tā. Paldies. Jā, šis ļoti noderēs, jo Gabrielam bija ļoti daudz jautājumu pēc opīša nāves. Viņam tiešām, un es uz viņiem arī centos atbildēt, cik neiespējams, jo, ja tie jautājumi ir, tad viņiem ir jāatbild, viņiem nedrīkst būt vieta, tāpēc, ka tā ir un tā vienkārši vajag būt. Un tas ir paldies nāves dūlām, ka es zinu, kāpēc tās 3 saujas met virsū, kāpēc uzklājas sēdzeņu virsū virs zārka, kāpēc to zārku ieliek tik dziļi, cik viņu ieliek, un kāpēc neseklāk, un visas šīs lietas, kas ir saistītas ar tradīcijām un arī ar pašu procesu, kas notiek bēru laikā, man ir skaidrs, un es arī Gabrielam izstāstīt visu šo, tie jautājumi joprojām nāk, jo krietnes laiks pagājis. Protams. Labi, mūsdienās ļoti daudz cilvēki joprojām izmanto mākslīgo intelektu un tā. Man liekas, ka jums darbs būs noteikti, jo to cilvēku to dod. Bet labi, tu kā speciālists, tu ieej arī tajā sajūtā, vai tu tā centies tomēr no malas, vai tu tomēr pārdzīvo līdzi? Kā tev ir? Man jāsaka, ka ir diezgan interesanti, jo es esmu ļoti empātisks cilvēks. Es brīdī, kad es atbalstu kādu citu cilvēku, es iejūtos viņa sajūtās un ieeju tā cilvēka kaut kādā laukā emocionālajā. Bet es to lauku atstāju pēc konsultācijas, izēju ārā un saku, es esmu Dora, es dzīvoju savu dzīvi, un tam cilvēkam ir sava dzīve, man ir sava dzīve, un es tā kā atkāpjos no šīs situācijas, bet tajā brīdī, kad es esmu tur, es esmu ar viņiem visa. Un nav tā, ka es sēžu un ar viņiem kopā raudu. Reizēm es arī raudu, godīgi sakot. Arī, protams, atnāk uz vizīti mamma, kur ir zaudējis bērniņu, es varu kopā ar viņu raudāt, un es viņu samīļoju, un esmu ar viņu līdzās, jo tas ir šausmīgi sāpīgi, un es to ļoti, ļoti saprotu. Bet tā, kad es, nezinu, visu konsultācijā, ka Dievs, es arī tā pārdzīvoju, es tā nedaru. Es tā nedaru, es ieturu to robežu profesionālo. Bet es ļoti jūtu cilvēkus. Ļoti, un reizēm man tas ir diezgan izsmeļoši, tāpēc es braucu tajos ceļojumos un atvaļinājumos, jo tas ārkārtīgi iztērē manus resursus. Es jau varu saglabāt to savu vēso prātu. Labdien, šī ir konsultācija, kādas ir jūsu problēmas, lūdzu izstāstiet par savām sajūtām, un mēs ar viņiem tiksim galā, bet tas nav tas, ko es gribētu saņemt. Tāpēc es neesmu tāda arī citiem. Tā īstenībā es tagad atceros vienu gadījumu, bija 1. gads māsās, un man nebija vietas, tā kā parastajā nodaļā man uzreiz aizflīrēju uz intensīvo terapiju. 1. gads, 1. prakse, 1. vispār pieredze Linnīcā. Vienkārši nebija vietas, tā, labi, man nezinu, tā bija plaušu nodaļa. Tur kaut kā kāpēc viņa vairāk izskatījās pēc paliatīvās nodaļas. Un es arī skatos no viena paciente un viss attiecīgi, viss tā elpošana, tas viss. Es skatos uz tiem vitālajiem rādītājiem. Es tā kā ārstam saku, tā kaut kas nav īsti riktīgi. Viņš tāds neko nesaka vienkārši. Mums nevajag viņai kaut ko palīdzēt un tā kaut ko iedod, kaut ko darīt. Neko šeit. Viņš pat neko neteica. Vispār mēs vienkārši stāvējām. Es atceros, ka es vienkārši stāvēju viņai blakus. Un es tā vienkārši neko pat neteicu.
Es domāju, pats, šitā gan es negribētu aiziet. Tie, ka pilnīgi svešs cilvēks, labi, ja tas svešais cilvēks vēl pastāv blakus, bet arī tieši līdzīgi kā tev, un es arī atceros, pēc mums izgāja ārā, un bija, tās emocijas, un tomēr ir, lai gan, es nevarētu teikt, ka es tur tāds pārdzīvotājs lielais, tur, kas par visu tur šausmīgi uztraucos un tā, bet tā bija tāda interesanta pieredze, un es sapratu, ka jā, ja es gribu palikt šajā jomā, es nevaru visus tagad nestāv, vai ne? Mājās tu nevari visu un izglābt visus, nevar un nemaz nevajag nevienam izglābt. Jā. Katram pašam sev ir jāizglāb, bet tas, ko es domāju, ka tā iejūtības un empātijas pilnās acis tās gan nevajadzētu pazaudēt. Un tas ir tas, ko ļoti bieži es redzu mediķos, kas, diemžēl, ir pazaudējuši šo sajūtu, un tā nav viņu vaina, tā ir sistēmas vaina. Jo mums ir ļoti daudz jāstrādā un ļoti daudz sāpes un bēdas. Un tas, ko esmu ievērojis, tas ir vēl viens iemesls, kāpēc aizgāju uz nāves dūlām no visiem miljoniem iemesliem, ir, ka cilvēki nemāk runāt, un īpaši mediķi nemāk runāt par sāpīgiem notikumiem, par zaudējumiem un par sliktām diagnozēm, sliktiem iznākumiem, un to uztaisi tādu ļoti profesionāli, kas ir ļoti saprotam no viņiem. Viņi to profesionāli pastāsta, kas šeit sagaida vai kas šeit būs, un ko var vai ko nevar darīt, un kāds ir tālākais scenārijs, kas ir pilnīgi pareizi, tā arī teorētiski būtu jādara. Bet no otras puses mēs atstājam šo cilvēku ar uzmestu tādu sūdu čupu uz galvas un domā, kā tagad tik galā ar šo situāciju, ir šitā un tā. Un tad gribās, lai ir kāds, kas māk runāt un nevien izstāsta savus faktus par reālo situāciju, bet arī emocionāli kaut kādā veidā iedod to stiprinājumu, kaut vai virzienu, kaut vai nāves dūles kontaktus, ja nekā citādāk. Ka redz, kur ir tādi un tādi cilvēki, redz, kur tāds un tāds palīdzības, kapelāni, atbalsti, psihoterapeiti, psihologi vai nāves dūles. Ir atbalsta sistēma, pie kuras tu vari vērsties. Diemžēl es šobrīd nevarēšu, uz konsultāciju tik un tik gara, bet es redzu, ka tev varētu noderēt šī palīdzība, uzrunā lūdzu. Un tas mums trūkst valstī. Mums tiešām trūkst šāda vienota sistēma par visu. Tāda sajūta, ka vai nu mēs par to neesam daudz runājuši un mācījušies, vai tas nav tik nozīmīgi, bet man ir ļoti žēl, tāpēc tas bija viens no iemesliem, ka es gribu arī to otru pusi redzēt, kā mēs runājam, ko mēs darām. Tas tiešām, man liekas, būtu ļoti vērtīgi katram ginekologam. Ja būtu, mēs par šo tēmu tieši runājam, būtu tas kaut tie kontakti, tur iekšā tas pats fizioterapeits, ieguļu fizioterapeits un tā tālāk. Jo arī tā mamma gan pēc tā grūtā notikuma, gan arī pēc priecīgām dzemdībām, tur ir. Jā. Un mums tajās nāves dūlās mācās tiešām ļoti dažādi cilvēki. Mācās gan vecmātes, gan, kā jūs minēju, onkologs. Vismaz manā grupā ir arī grāmatveži, tādas profesijas, kuras principā nesaistīti ar šo nāvi, bet grāmatveži, un es zinu, ka no citām grupām ir arī zīdīšanas konsultanti, docenti, profesori un tādi ļoti cienījami amati, kuros es domāju, visu cienu, ka cilvēks tādā tiešām ļoti tādā cienījamā, prestižā amatā ir gatavs vēl papildus mācīties kaut ko, kas teorētiski nav pat zinātniski līdz galam pierādāms. Un kaut kādi fizioloģiskie procesi mums ir zināmi, bet tas, vai tur ir tāda vēsela vai nav, kas tad notiek tālāk, vai tas cilvēks staigā, tiešām viņš 40 dienas virs zemes, vai varbūt tomēr nē, tad par to jau tu nekad var tikai diskutēt un domāt, tas nav izpētīts. Bet, ka tādi cilvēki mācās par nāves dūlām, tad ir skaidrs, ka no dažādām profesijām, dažādi pārstāvji apgūst šo tēmu, jo acīm redzot mums visiem ir kaut kāda pieredze vai kaut kādas domas par šo, vai vismaz drošā vieta, kur mēs gribam par to parunāt. Un man šķiet, tas ir ārkārtīgi vērtīgi, ja mēs to varam apgūt papildus. Un mācības ir tieši 1 gadu un 1 reizi mēnesī, lai varētu atļauties savu dzīvi tam 1 reizi, 1 sestdienu vai svētdienu mēnesī pakārtot šādai papildus izglītībai. Es pieņemu, ka šo mūsu sarunu varētu noklausīties cilvēki ļoti dažādi, bet visticamāk tās varētu būt tiešām māmas, un ģimenes, kas ir gājuši cauri. Ko tu vēlētos pateikt tai mammai, tai ģimenei, kur šobrīd iet cauri šim notikumam? Ja mēs runājam par zaudējumu, patiesībā šis nav tikai par bērniņa zaudējumu vai tuvinieku zaudējumu. Šis var būt arī par neizdošanos zīdīšanā. Tas ir milzīgs zaudējums. Ja sieviete visu dzīvi ir gribējusi barot savu bērniņu ar krūti, bet tas nav izdevies, tad viņa piedzīvo zaudējumu, viņai īsti nav ar ko par to parunāt. Zīdīšanas konsultantu neaicināsim brīdī, kad tev nekas nesanāk un kad jau ir noteikts, ka nekas arī vairāk nesanāks. Jau visu diagnozi, piemēram, ir uzlikt. Vai zaudējums ir arī tad, kad mēs zaudējam darbu,
Mēs nezinām, kā dzīvot tālāk. Zaudējums ir tad, kad mums zaudējam savu ģimeni, izšķiramies no savu mīļoto cilvēka. Tās zaudējuma formas ir ārkārtīgi dažādas no brīža, kad mēs savinam gliemeži un viņš ir nomiris tur uz vietas, līdz brīdim, kad mums nomirst ģimenes loceklis. Un tā galvenā doma saistībā tieši ar bērniņu zaudējumu, ko es gribētu pieminēt, un īstenībā tas dara arī diezgan daudziem citiem posmiem dzīvē, ir par to, ka jūs neesat vainīgas pie tā, ka tas tā notika. Tas tā vienkārši notika. Un, ja mums būtu tik liela vara kaut ko šajā dzīvē izbaidīt un ietekmēt, es domāju, ka mēs pilnīgi citādāk dzīvotu šo dzīvi. Bet Dievs mums nav devis šo varu kādam iedot un kādam atņemt dzīvību. Mēs varam tikai darīt no sevis labāko, būt labākie paši sev, labākie savai ģimenei, tuviniekiem un mīļajiem. Un pārējais jau ar dievpalīgu. Tāpēc tas, ko es gribu teikt, ka tu noteikti neesi vainīgi, ja tu esi piedzīvojis zaudējumu. Ja tas izklausās ļoti klišejiski, bet tu tiešām neko nevarēji darīt labāk. Tu lietojot alkoholu, iespējams rezultāts būtu tieši tāds pats. Braucot ar karasaļiem grūtniecības sākumā, rezultāts iespējams būtu tieši tāds pats. Lai ko tu darītu, tu darīji labāko, ko tu vari. Pat ja tu nezināji, ka tu esi stāvoklī. Tāpēc vienkārši būt pateicīgai savam ķermenim, ka viņam bija iespēja šo izdzīvot, ka viņam iedeva tādu dieva dāvanu, vispār piedzīvot grūtniecības sākumu vai turpinājumu. Un apzināties ar to, ka tu esi labākā sevis versija ar to visu, ko tu esi piedzīvojusi, un tu noteikti neesi atbildīgi pie tā, ka kāds ir nomiris. Tā nav tava vaina. Tā ir, jā. Mazliet par citām tēmām, bet nosādzot šo sarunu, tu esi atnākusi uz podcastu balansu. Super. Zini, kādu? Kas tad ir tas tavs balans? Dzīves balans. Kopējais, jā. Dzīvot saskaņā ar sevi. Jo es esmu balansā un tādā mierā dzīvi, tad, kad esmu saskaņā ar savām vērtībām. Līdz ko es viņus sāku pārkāpt, man zūd mans balans. Un ļoti bieži var just, kā viņš pazūd zem kājām, tas pamats pazūd, un tad ir svarīgi atcerēties, kas tu esi, par ko tu stāvi, uz ko tu ej, kas ir tavas vērtības, kas tev ir svarīgi. Un tad tu arī būsi balansā šajā dzīvē. No visa pa drusciņam, sākot ar tik primitīvām lietām, kā ēšana, sports, izpratīt fiziskās aktivitātes, miegs, līdz tādām lietām kā emocionāls kontakts ar saviem tuviniekiem, strādāšana ar savu psihoemocionālo veselību un ar sevi pašu. Jā, un no visa drusciņam tā kā šo dzīvi, kā milzīgu tādu kūku stiprināt un lipināt kopā, un tad es arī esmu balansā. Epizodē Viksēra. Jā, tu varbūt arī vari padalīties, kur var atrast tevi, ja tāda nepieciešamībā, varbūt arī citas nāves dūles. Jā, Jā, nāves dūles var atrast, tūlīt varēs atrast, vēl nevar atrast, Dūles LV mājaslapā, un tur ir sadaļa gan dzemdību dūles, gan nāves dūles, un tur var atrast. Vēl ir vairāk Instagram konti nāves dūlām, vienkārši ierakst atslēgas vārdus nāves dūla, un atradīs vairākas nāves dūles, kas ar to profesionāli šobrīd nodarbojās. Es ar to nodarbojos tik daudz, cik savās konsultācijās šobrīd, bet kas zina, varbūt kādreiz vairāk. Un mani var atrast ģimenes veselības centrā Stārķa Ligzda, kur es strādāju, un vēl mani var atrast Instagramā doktore dr.dora.ringus. Un tad jau priecāšos. Jā, es tev teikšu lielu paldies par to, ka mums beidzot izdevās satikties. Bija vairāk mēģinājumu, tas ir normāli. Jā, un paldies tev par šo sarunu, par to, ka tu padalies, un paldies arī, ka tu padalies ar savu personīgo pieredzi, jā, kas arī bija ļoti īpaši. Un es ceru, ka šī saruna noderēs, bet nenoderēs. Jā. Bet visticamāk, ar to jau mēs visi saskaramies ātrāk vai vēlāk. Jā, tā kā došu rakstīt Dorai, ja ir kāda nepieciešamība. Droši meklēt palīdzību un tā. Un jā, lai mums forši atlikusī diena. Paldies. Jā, paldies tev.